Mežs nav fotogrāfija, un viņš visu laiku mainās. Mežs jau sen bijis mūsu iztikas, drošības un attīstības balsts. Tas mūs ir barojis, devis patvērumu, nodrošinājis siltumu un aizsargājis. Arī mūsdienās mežs ir nozīmīgs mūsu labklājības pamats. Taču ko īsti nozīmē meža ilgtspējīga apsaimniekošana? Ilgtspēja nozīmē to, ka mēs mežu apsaimniekojam tā, lai gan koksne, gan bioloģiskā daudzveidība, gan rekreācijas vērtība, gan spēja piesaistīt ogliskābo gāzi mežam saglabātos, lai viņi ir tagad, un lai viņi saglabātos arī nākamajās paudzēs. Manā skatījumā tas ir, lai visām paudzēm būtu iespēja izmantot šo dabas resursu, priežu un meža audzes. Mežs ir dzīvs. Tas piedzimst, pieaug, nobriest un noveco, lai pēc tam dotu vietu jaunajai paudzei. Kad mežs ir izaudzis, tiek novākta koksnes raža, palīdzot mežam atjaunoties ar jauniem kokiem, lai tas atkal pieaugtu. Pa kreisi mums ir 40-gadīga priede, drusciņ tālāk ir jau 10-gadīga priede, un pavisam tuvu ir 3-gadīga priede. Staltās mastu priedes par mums pasaulē pastāstīja jau hercoga Jēkaba laikos. Arī tagad priedes koksne tautsaimniecībā ir neatsverama. Priežu meži aizņem 38% no Latvijas meža teritorijas, un Latvijā ir izcila vieta taisnu priedes audzēšanai, jo vairāk uz dienvidiem Polija, Vācija tur priedi ir daudz zaraināka un nav vairs tik slaidas priedes kā pie mums. Meža nozare ir viens no Latvijas ekonomikas balstiem gan pievienotās vērtības, gan eksporta kapacitātes ziņā. Un tas vēl nav viss. Meža nozarei aptuveni, ja nemaldos, 80 000 cilvēki ir nodarbināti. Tas ir liels skaits cilvēku, kam mežs dod maizi. Un ne tikai maizi cilvēkiem, jā, bet arī pārējo, gan dēļus, gan kurināmo, gan ogas mežā. Mums patreiz no mežsaimniecības iegūms ir ļoti svarīgs. Un tāpēc mežā ir jāsaimnieko un jāgūst no tā ienākumu liela. Koksnei piemīt virkne īpašību, kas padara to par modernu, praktisku un ekonomisku materiālu. Koksne un tās produkti ir viena no galvenajām Latvijas eksporta precēm. Ieņēmumi no meža nozares produkcijas eksporta 2024. gadā sasniedza 3,41 miljārdu eiro, kas ir par 3,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Tas stiprina nozares konkurētspēju un attīstību, kā arī veicina valsts ekonomisko izaugsmi un neatkarību. Ja es nemaldos, mums vairāk nekā puse mājsaimniecība, tas ir pa visu Latviju, skatāmies, piemēram, izmanto savā apkurē tādu lietu kā malka. Un tad vēl ir cilvēki, kas izmanto granulas briketes, kas jau ir tā kā modernāks kurināmās koksnes veids, un tad ir cilvēki, kas dzīvo pilsētās un kur pilsētas kurina, piemēram, ar koka šķeldu. Plus no kokiem mēs aizvien vairāk būvējam mājas. Šobrīd apmēram 70% jauno privātu māju tiek būvēts no koka Latvijā. Un gala beigās, kas ir vēl svarīgi, man liekas, īpaši šajās dienās, kad mēs skatāmies, kas notiek Ukrainā, meža nozare rada apmēram 2 reizes lielāku ekonomisko pienesumu nekā aizsardzības budžets. Mēs esam aizsardzības budžets. Kokrūpniecība Latvijā ir aktīvākā investīcija piesaistītāja visā apstrādes rūpniecībā. Koksne tiek izmantota ne tikai celulozes un apģērba ražošanā, bet arī medicīnā, autobūvē un pat kosmiskās tehnoloģijās. Mēs taisam biopoliuretānu, kas ir tās putas saucamās, ar kurām var gan izmantot būvniecībā, aizpildīt tur tukšumus un siltināt, gan šīs putas izmanto jau šobrīd, piemēram, Volkswagen grupā automašīnās, taisot automašīnu priekšējos paneļus, buferus, spoilerus, dažādas tās plastmasas lietas, kas it kā ir plastmasas, bet tās patiesībā ir taisītas no koka, no tā biopoliuretāna. Bērza tāsī ir betulīns viela, kas ir ļoti noderīga kosmētikas, farmācijas nozarēs, tas ir antioksidants. Un no šī te betulīna jau šobrīd ražo zāles, kas ir pret vēzi. Nu, ne Latvijā, Vācijā, bet
tur to dara. Mēs nevienu no tiem nākotnes produktiem nevaram saražot tad, ja mēs to koku nenozāģējam. Mums vajag to baļķi. Ko nozīmē ilgtspējīga pieeja mežu apsaimniekošanai? Kas ir tās daudzās labās lietas, ko varam gūt mežā? Koksne ir tā, kas ir ekonomiski vērtīgākā lieta mežā. Bet, protams, arī daudz citas lietas, kā piemēram bioloģiskā daudzveidība, tad mežs kā mājvieta daudzām sugām, rekreācija, tātad mežs, lai varbūt mēs pat reizēm to neapzināmies, cik nozīmīgs mežs ir cilvēka tādai labsajūtai. Labsajūtu vēl vairāk veicina Latvijas valsts mežos izveidotās vairāk nekā 300 atpūtas vietas, aicinot atpūsties un atklāt meža burvību jebkurā laikā. Šādās bezmaksas atpūtas vietā, kas uzņēmumā ir tuvu pie 300, cilvēki var braukt, atpūsties, baudīt dabu, peldēties, braukt ar riteņiem, vienkārši pastaigāties. Un ko mēs tā kā sagaidām, ka katrs apmeklētājs tomēr ievēros noteiktu kārtību. Un tādēļ katrā no šādām atpūtas vietām mēs esam arī izlikuši tos galvenos nosacījumus. Mežs ir atjaunojams dabas resurss, kam ir būtiska nozīme klimata mērķu sasniegšanā. 1 kubikmetrs koksnes augšanas laikā savāc tonu ogleskābās gāzes un izdala 0,7 tonnas skābekļa. Protams, kas ir ļoti nozīmīgi, tā meža nozīme klimata regulācijā, globālās sasilšanas mazināšanā, kas ir sarežģīts process, kad mežs augot piesaista vienu no siltumnīca efekta gāzēm, kas ir ogleskābā gāze, un uzglabā koku stumbrus. Katru gadu mežam pieaugot, koksnes krāja palielinās par 11,3 miljoniem kubikmetru. Latvijas valsts mežu apsaimniekotos mežos koksnes uzkrājums ir vairāk nekā 10 reižu lielāks par ikgadējo ciršanas apjomu. Man aiz muguras ir 10-gadīga priežu jaunaudze. Un saprotams, lai mēs sagaidītu kaut vai 100 gadu vecu priežu audzi, ir jāpaiet vēl 90 gadiem. Ko tas nozīmē no paudžu viedokļa, ka nomainīsies vismaz 2 mežsaimnieku paudzes, un tikai tā otrā mežsaimnieku paudze ieraudzīs tādu mežu, kas varētu būt tātad jau ciršanas vecumā, vai mēs varētu skatīties, ka viņš varētu kļūt par vērtīgu biotopu. Dabas daudzveidības saglabāšana vienmēr bijusi būtiska Latvijas valsts meža apsaimniekošanas sastāvdaļa. No uzņēmuma valdījumā esošajām zemēm 26% Latvijas valsts meži apsaimnieko ar mērķi dabas aizsardzība. Mēs esam ienākuši vienā dabiskā mežā, kas ir purvainais priežu biotops, ļoti vecs mežs, pēc taksācijas ap 170 gadi. Vairs netik purvains, jau kādreiz šeit ir izrakts cauri grāvis, kas daļēji to mežu ir pasusinājis, var redzēt ļoti ciņains. Vēl varu minēt arī, ka priedzes šeit ir 30 apmēram gadus atpakaļ arī sveķotas, bet vienalga viņš ir šodien ļoti vērtīgs mežs, meža biotops. Latvijas valsts meži, kā lielākais Latvijas mežu apsaimniekotājs, ikdienā rūpējas arī par Eiropas Savienības nozīmes biotopiem. Latvijas valsts mežu gādībā ir 23 dažādi mežu, purvu, zālāju kāpu un ūdeņu biotopi, vairāk nekā 122 000 hektāru platībā. Tas vērtīgākais ir šī meža dabiskās struktūras. Lieli bioloģiski veci koki, daudz mirušas koksnes. Pie tam mirusī koksne gan stāvoša, gan guļoša, kas arī ir ļoti nozīmīgi. Kāpēc tādas struktūras varbūt ir vērtīgas? Tās ir tās struktūras, no kurām ir atkarīgas ļoti daudzas gan ķērpju, piepju, sūnu, sēņu sugas, kas ir
pielāgojušās ilgā laikā dzīvot tieši uz šīm struktūrām, nevis uz jauna, tikko stādīta vai kopšanas rezultātā audzēta koka. Latvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā. Ar mežiem klāta vairāk nekā puse Latvijas teritorijas, kas 2 pārsniedz vidējo mežainumu pasaulē. Pēdējo 80 gadu laikā meža platība ir dubultojusies. Kad Latvijā nedzīvoja cilvēki, bet bija tikai daba, tad meža platība aizņēma apmēram 95%. Pārējie 5% bija purvi, bija iekšēji ūdeņi, upes un ezeri. Un tad, kad dažādu sakritību rezultātā tie cilvēki Latvijas teritorijā atrada un sāk dzīvot, tad sākās tas process, jeb darbība, ko mēs šobrīd saprotam kā mežu izciršanu. Līdz pagājušā gadsimta pirmajai pusē, kad bija mūsu pirmā brīvvalsts, tā izciršana bija novedusi pie tā, ka meža platība, ja mežainums Latvijā bija 27%. Šobrīd mēs runājam, ka meža platība, ja mežainums Latvijā ir 50% un vairāk. Tātad te jau 2 reizes ir dubultojies. Mēs esam bagāti, jo mums ir mežs, Latvijas zaļais zelts. Mūsu senči audzēja mežu mums, savukārt šodien mežinieki audzē mežu nākotnes paaudzēm, mūsu bērniem un bērnbērniem. To ilgtspēju apstiprina gan mežsaimnieki, gan zinātnieki. Kas mums ir noticis pēdējo 20 gadu laikā? Mēs esam izmērījuši, ka mežaudžu platība, tā platība, kurā aug koki no 1 līdz 200 gadu vecumam, ir pieaugusi par vairāk kā 60 000 hektāru Latvijā. Latvijas valsts mežu kokaudzētavas ir Eiropā modernākās kokaudzētavas, kurās no īpaši atlasītām sēklām audzē kvalitatīvus jaunos stādiņus, ar kuriem tiek atjaunoti gan Latvijas, gan kaimiņu valstu meži. Latvijas valsts mežu kokaudzētavas Trenčos vieta, kur dzimst nākotnes mežs. Pateicoties Latvijas zinātniekiem, 70 gadu garumā ir veikts meža selekcijas pētījumi un atlasīti pluskoki, jeb labākie koki, kādi pieejami Latvijā. Mūsu kolēģi sēkkopības sektorā ir sastādījuši, izveidojuši speciālas sēklu plantācijas, no kurām ievācot čiekurus, tālāk pārstrādājot sēklas, tās nonāk kokaudzētavās. Kokaudzētavās rūpīgi izaudzētie stādi ir meža nākotnes pamats. Tie ļauj ar pārliecību raudzīties rītdienā. Mūsu kokaudzētavā dažādās attīstības stadijās ir ap 40 miljoniem stādu, apmēram 15 līdz 18 miljonu stādu mēs pārdodam. Pārdodam galvenokārt šeit pat Latvijā meža īpašniekiem, Latvijas valsts mežiem, un nedaudz apmēram 1/4 daļu arī eksportējam uz Zviedriju. Bet ir skaidrs, ka šo 25 gadu laikā vietējā meža Latvijas mežsaimniecībā apstādīto meža platība ir palielinājusies vismaz 2-kārt. Pateicoties gan stādu kvalitātei, gan selekcionētām materiālam, tad meža īpašnieks iegūs augstvērtīgāku, produktīvāku un noturīgāku mežaudzi. Ik gadu Latvijas valsts mežu kokaudzētavas pārdod vairāk nekā 53 miljonus meža koku stādu. Stādu ražošanu plānots palielināt līdz 68 miljoniem stādu gadā.